Čau visi, un šodien es intervēšu The Nike Ninja. Sveiks! Čau. Kā tevi sauc? Sašība Aleksandrs pilnajā vārdā. Sveiks, Aleksandr! Kā jau zini, tev man sauc Marks. Cik tev ir gadi? 19 nesen palika. Nesen, jā. Un no kurienes tu nāc? Ventspils novads Piltene. Piltene. Tas ir, es zinu apmēram, jā. Viss kārtībā. Mācies, strādā? Mācos pašlaik Piltenes vidusskolas 12. klasē. Diezgan labi. Jau gan arī 2 gadus plus mīnus piestrādāju, labojot dators te vietējiem uzņēmējiem. Plānots ir ar šo vasaru ievirzīties tirgu ar kopēju biznesu. Nu, tā kā cerams viss aizies. Aha. Eksāmeni, vai ne? Jā, jau nākošu pirmdien pirmais eksāmens angļu valodā un pēc tam uzreiz krievu valoda. Tu krievu valodu arī liec, jā? Jā, abas. Bet krievu valoda tev bija izvēles, vai ne? Man vienalga īstenībā, kurš izvēles, kurš ne. Un gatavs esi? Es domāju, ka jā, īpaši gatavojies neesmu neko. Un arī netaisos, kā būs, tā būs. Aha. 9. klasē vienkārši bez nekāda gatavošanās ar stūbu krievu valodas učeni vienkārši noliku uz 8. Tā jau krievu valoda tev padodās labi, jā? Nu, bez problēmām, jā. Ar ko tu brīvajā laikā nodarbojies, izņemot datoru labošanu? Nu, paspēlēju CS, papilirtējām mečām, vērts iedzert, ik pa laikam, relaksācijai. Nāk jau kopā kādu 9 gadi, kad sportoju, vieglatlētikā. Esmu, kā teikt, gan vai visiem vieglatlētikas veidiem izgājis cauri. Gan skrējis garos gabalus, gan īsos, gan vidējos, lecis tālumu un visu kaut ko. Esmu bijis pat olimpiādē A grupā. Tas ir Latvijas olimpiādē? Viņas skaitās tā kā Baltijas. Un kādi rezultāti? Labākais arī bija tajā Baltijas olimpiādē 200 metros dabūju 8. vietu. Aha. Un kurš tev no tiem visiem, tiem vieglatlētikas veidiem vislabāk patīk? Nu, es beigās šobrīd esmu palicis pie lodzgrūšanas. Lai gan masa man gluži neļauj, bet tomēr man tas spēks ir. Un savu kaut kādu rezultātu var izgrūst, protams. Jā, ko lai saka, jānovēl veiksmi turpmāk. Kaut kur desmitniekā Latvijā turos. Latvijas rangā, jā? Jā. Malecis, apsveicam. Jā, kā jau tur ierunājies par CS, tad pastāst, kā tu uzsāk spēlēt CS? Pats sākumā bija vispār tāds baigi debils. Bija tikko pārnācis mācīties uz Piltenes vidusskolu un tur vecāko klašu puiši spēlēja to CS datorklasē pēc stundām. Paši tā nelegāli viņi iekačēja, protams, jau neļauj, bet arī pievēra acis, ja arī spēlēja. Un tā viņi tur man vienu dienu pasauc, paspēlēt, es tā atteicu, kādu pusgadu viņiem atteicu. Un beigās aizgāju paskatīties, tā iepatikās. Un cik sen tas apakaļ bija apmēram? Rēķina tā bija 5. klasa, un es esmu tā 12. Jā, man rēķināšana tagad ir kā ir. Bet, jā. 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., kaut kāda 8 gadi. Tas vismaz jau nav tik sen apakaļ, vai ne? Kā tu uzzināji par FGC? FGC uzzināju gan serveru listēm, ieskatījos, meklēju specifiski var 3 serverus, jo tie tā visvairāk patika. Tad redzēju, ka FGC pārsvarā uzturās diezgan daudz cilvēku, kas man ir svarīgi, jo man nepatīk spēlēt pustukšā serverī. Man pat nepatīk 5-5, tas jau man ir pamaz. Ja ir 10-10, tad jau visi iet ārļos monstrā. Bet tā. Un cik sen apakaļ tas arī bija? Nu, cik ilgi tas sanāk to FGC tagad? Nu,
Gan, es varētu teikt, gan arī no pašiem sākumiem. Es tā kā aptuveni pie pārpa gadu točna. Aha. Tu pie tiem 2 gadiem, cik te ir tas FGC, man liekas, vēl nav 2 gadi, vai ne? Vai tad nebūs 3? Vai tad? Man tā liekas, ka būs 3. Nebūtu svarīgi, es zinu, ka es te jau esmu ilgi, un es jau esmu pazaudējis šito te skaitu. Es piereģistrējos kādus 3 mēnešus pēc tam, kad es sāku spēlēt FGC fórumā, un es biju reģistrējies kaut kādā 11. gadā. Aha. Tā varētu būt, ka apmēram 3 gadi. Šur tur pāris mēneši. Ok. Tad jau tu jau arī atbildēji pie tā, ka tev vairāk patīk specifiskie, jā? Jā, vairāk tas vār 3, bet tagad vār 3 ir bišķī tā apniks. Te es pārsvarā DM serveri uzturos. Pubi vai tādi jailbreaki? Nē, jailbreak, nedodies. Tāds mēsls. Jā, katram savs viedoklis. Tagad aktuāli pēdējo dienu tēma bija tas, kas sov un kas bija otrs aiziet. Ko domā par to? Savs aiziet? Bullshit. Kāpēc bullshit? Jā, agrāk vai vēlāk viņi atnāk. Tāda kā savs viņiem jau ir atkarība no spēles kā tādas. Un viņi ir gandrīz vai kā sociopāti līdzīgi tikai datorvidē. Kam vienkārši prasā šī atzīšana no pārējiem, kas ir in-game'ā. Tas nav nekas tāds īpašs. Aha. Tad tāds tals. Tad mēs varētu tagad sadarēt, pēc cik ilgu laiku viņš atgriezīsies atpakaļ, jā? Derēt es nederēšu, bet es zinu, ka viņš īpaši nekur nepazudīs, un es domāju, ka FGC palasīs ik pa laikam fórumu noteikti. Nē, protams, es arī, tas tā. Katrs jau kādreiz ieies un palasīs, ja tur ir bijis, tad jau tas ir droši vien. Jā. Tad nākošais jautājums, kurš iekš FGC tev nepatīk? Nepatīk. Ar Zoni man ir bišķīt šis sanāca, kādreiz bijām vienā klanā, viss bija ok. Līdz es bija tāds slips mums te. Jā. Arī adminēju, un mēs ar slipu viņu uzrāvām uz VH, paņēmām screens, un viņš fiksām izmetās no servera ārā. Aha. Un te viņš man atsūtīja screens beigās, jāskatās, čotka VH. Iemetu dresam, dresi bānozlikt, man bija pofika, ka viņš manā klanā cheaters neuztur. Aha. Un tad viņš atnāca, ķipatīrs, es nezinu vēl, bet tad viņš beigās dabūja to adminu un administratoru. Un man vispār palika tā nepārāk iegodīgi, tāpēc, ka es šeit esmu jau ilgi, un es nebiju prasījis neko ilgi, kad es rakstīju uz administratoru, un man noraidīja, un Zoni bija paņēmuši, viņš pie tam vēl bija zvanots par VH, sorry. Come on, es esmu adminējis jau nezinu cik, un man neiedod, bišķī tā apainojos uz administrācijas puses. Bet, ko padarīs, kam veicas, kam neveicas? Es neteiktu, ka tā ir veiksam. Tas ir kaut kas, es nezinu. Zona arī kašas sākās ar to, ka viņš dabūja to administrātoru, jā, un viņš no sevis baigo čalamētāju. Un vienkārši ne par ko čaļiem sāka braukt augumā, vienkārši ne par ko kīkoja un slajoja banoja. Te es šim sāku mest banas par to, ka viņš vienkārši nejāc, ko viņš dara. Sakāpis čalim bija. Aha. Un tad viņš atkal pats ņēma banas nost un tādas huiņas darīja. Tad arī tas kašas sākās, bet tagad es ar viņu vairs nekontaktēju. Tad Zona ir vienīgais, jā, tāds? Es domāju, ka jā. Skaidrs, jā. Par tavu ārpasaules dzīvi vēl tādi jautājumi. Par ko tu paralēli interesējies vēl tā, neskaitot kompjūters un skolu, teiksim tā? Ir kaut kādas lietas, ko tu pievērsi īpašu uzmanību? Biznes. Biznes? Naudas peļņa, jā? Jā, protams. Saskat biznesa iespējas, tādā garām. Meitenes, protams. Tā jau manā vecumā pienākās. Aha. Par Ukrainas notikumiem interesējies? Lasi? Īpaši neinteresējos, bet, tas ir politiskais līmenis tāds, ka
Es baidos, ja Krievi tiešām sāks karot Ukrainu, viņas noteikti nospiedīs kā mušas. Un ja ASV atkal atbildēs uz to, tad mums arī būs jāatbild, un tikko mēs atbildēsim, mums ir žopa redzot mūsu armijas. Jā. Tas tā. Vai tev ir kaitīgie ieradumi? Nu, pīpēšana. Pīpē jau ilgi. Un vieglatēts un pīpē. Es tā, vieglatlētīgi, tas man nav tā nekas nopietns. Es nekad neesmu to uzstādījis, ka es ar to pelnīšu naudu, un man jātrenējas tā, lai būtu kaut kāda tur ultimate rezultāti. Es priekš sevis tā uzturēts formā. Hobijs. Nu, pat ne pa hobijs tāds. Ik pa laikam tāds, tagad pēdējā laikā tā vairāk tā skola un viss pārējais, un tad tas tā trešā plānā. Jā, labi. Es ceru, ka tie, kas klausīsies par tevi, beidzot kaut ko vairāk uzzinās. Un vēl pēdējais, kas man atliek, tas ir, ko tu novēl FGC? Nu, FGC, es tagad jau baidos, bet redzu, ka iet mazliet uz dēli, tāpēc, ka serveri paliek pustukši, neskaitot to, ka tomēr esam diezgan daudz šitai komunā, un arī viņi ir patīkami, ilgākā komuna, kurā es esmu bijis vispār. Bet, nezinu, ceru, ka dzīvos vēl ilgi un dikt, un kļūs vēl populārāks, lai patīkamāk spēlēt. Labi, jā, paldies! Bija patīkami papļāpāt, un es ceru, ka klausītājiem arī būs patīkami klausīšanās. Jā, vai ne? Jā, paldies! Tad. Čau!